Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Esi stiprs un drosmīgs. Šodienas rakstu vieta. Esi stiprs un drosmīgs, nebīsties un nebaiļojies, jo tas Kungs tavs Dievs ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi. Jozuā 1. nodaļa, 9. pants. Šodienas pārdomas. Dievs nav apsolījis, ka tavā dzīvē nebūs izaicinājumi, situācijas, kurās būs iespēja kļūt bailīgam vai apjukušam. Tieši tāpēc viņš tevi mudina uzticēties Jēzum Kristum, kā savam kungam un glābējam. Kad tu pieņem šo svarīgo lēmumu, tu burtiski savienojies ar Dievu. Tieši viņš tev dod spēju būt stipram un drosmīgam visās situācijās. Domāju, ka viena no drosmes definīcijām ir spēja saglabāt stipru ticību un virzīties uz priekšu pat tad, ja vairums padodas un pakļaujas bailēm. Šodien atsaki bailēm un izvēlies pieņemt Dieva spēku un drosmi. Zini, ka viņš ir visvarens. Zini, ka viņš ir ne tikai ar tevi, bet arī par tevi. Šodienas lūkšana. Tēvs, es atzīstu tavu dēlu Jēzu Kristu par savu glābēju, kungu un Dievu. Paldies, ka tu piepildi mani ar savu klātbūtni. Patiesi, es spēju būt stiprs un drosmīgs, nebīties un nebaiļoties, jo tu, Kungs, mans Dievs, esi visur ar mani, kurp vien es eju. Jēzus vārdā.